Labdien, darbie skolēni! Sāksim mūsu šodien tiešsaites konsultāciju sociālas zinības un vēsturē 1.10. klasē. Šodien es gribu pievērst jūsu uzmanību tēmai Junior Achievement Latvijā projekts. Es gribu pastāstīt par projektu, kurš mums piedāvā organizācija Junior Achievement, un kādas aktivitātes jūs varat arī izmantot savā ārpus skolas nozarē. Ja? No 2020. gadā mūsu skolā kļuva par Junior Achievement Latvijā projekta dalībnieku. Un arī šajā mācību gada 2023. un 2024. mācību gadā mēs turpinām šo projektu. Mēs piedāvājam katram no jums kļūt par aktīvu projekta dalībnieku un mēģināt izveidot savu kompāniju skolā mācību uzņēmumu, kā arī paplašināt savas zināšanas uzņēmdarbība rīcības spējas jomā. Sīkāku informāciju jūs varat uzzināt vietnē jāl.lv un arī sazināties ar mani. Es esmu mentors Irina Kozlovska. Jūs varat droši zvaniet man vai rakstiet man, ja jūs gribat piedalīties šajā gadā, šajā projektā. Un tagad es gribu mazliet pastāstīt par organizāciju Junior Achievement un parādīt, kādas iespējas jūs varat attīstīt, ja piedalieties šajā projektā. Mazliet par Junior Achievement. Savu prezentāciju, ceru, ka visi redz, ja? Nu tad sāksim, ja? Junior Achievement Latvijā skolēnu mācību uzņēmums. Vēstures un sociālas zinības skolotāja Irinas Kozlovskas prezentācijas 2024. 2025. mācību gads. Kādi jautājumi mēs šodien apskatīsimies? Pirmais jautājums. Kas ir Junior Achievement Latvijā? Programmas no Junior Achievement Latvijā? Kas ir skolu mācību uzņēmums? Skolu mācību uzņēmuma darbība? Skolu mācība vai SMU aktivitātes? Kādas iespējas? SMU pieredze? Skills, iegūtas zināšanas? JSP eksāmens? Secinājumi un avotu saraksts. Junior Achievement Latvijā, Latvijā, ir viens no 40 Junior Achievement Europe un 118 Worldwide tīkla biedriem kopš 1921. gada sabiedriskā labuma organizācija, praktiskas biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās. Eiropas komisija atzinusi Junior Achievement Latvijā par vienīgo pozitīvo iniciatīvu Latvijā, kas ilgtermiņā un metodiski nodrošina jauniešiem uzņēmdarbības izglītību. Ja Latvija katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskas biznesa izglītības programmu pieejamību, aptuveni 120 000 skolēnu visā Latvijā, visas izglītības līmeņos. Organizācijas misija ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, iesaistoties jaunatnes izglītošanā, uzņēmējspēju veicināšanā un jaunas uzņēmēju paudzes veidošanā, mācību procesa saistot teoretiskas zināšanas ar praksi atbilstošu ekonomikai Latvijā, Eiropā un visā pasaulē. Šajā organizācijā var piedalīties pamatskolas skolēni, var piedalīties un arī vidusskolas skolēni. No 5. līdz 9. tas ir pamatskola un no 10. līdz 12. klases skolēna. Un arī piedalījies
šai projekta dažādas koledžus, augstskolas, tehnikumus, arī ir tāda iespēja. Valdes priekšsēdētājs ir Jānis Krievāns. Foto jūs redzat, kā izskatās valdes priekšsēdētājs. Tagad es pastāstīšu mazliet par skolu mācību uzņēmumu, kā izveidot uzņēmumu, kādas iespējas jums būs attīstīties šajā projektā. Skolēnu mācību uzņēmums vai SMU ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. Skolu mācību uzņēmums mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē. Skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. Skolu mācību uzņēmums nav juridiska statusa. Tos pārstāv Junior Achievement Latvija un arī skolā. Šodien vairāk nekā 1000 skolu mācību uzņēmumu ir gadā. Kā es teicu, var piedalīties pamatskolnieki un vidusskolnieki. Ļoti atvainojos, no 4. klasē līdz 12. klasei var piedalīties skolēnam. Ja? Jūs varat dabūt pirmu peļņu, arī jums ir iespējas piedalīties cits bazārā no idejas līdz biznesam galam. Skolu mācību uzņēmums strādā no 6 līdz 9 mēnesiem. Jūs varat reģistrēties savu uzņēmumu vietnē jalp.lv un strādāt līdz māja beigumam. Šeit jūs redzat visas pakāpeniskas stādijas, posmus SMU darbībā. Pirmais posms ir SMU veidošana. Jums jāreģistrēties vispirms, ja katram, kurš grib piedalīties. Un viens no jūsu komandā, es gribu pievērst uzmanību, ka sastāvs minimāls cilvēku skaits ir 2, maksimālais 5. Tad no 2 līdz 5 cilvēkam tas ir cilvēku skaits. Un viens no jūsu komandā būs direktors un reģistrēt komandu, skolu mācību uzņēmums. Pēc tam viņš vai viņa pievienot dalībniekus, un jūs izveidojat savu skolu mācību uzņēmumu. Atsūtiet man, es apstiprināšu kā mentors, pēc tam jūs dabūjat apstiprināšanu no Junior Achievement Latvija puse organizācijā, un pēc tam jūs varat izdrukāt licenziju līgumu, dot parakstīties man un arī mūsu skolas direktoriem. Un tad jūs var sāksiet savu darbu. Ja? Otrais posms – produkta un pakalpojumu attīstība. Jūs izveidojat prototīpu, idejas attīstību, padomājat un sāksies ražošanu. Trešais – marketinga plānošana. Var padomāt par virzienu, kā jūs kurā vietā jūs varat reklamēt savu produkciju. Šeit jūs varat izveidot zīmola veidošanu, reklāmas materiālus, dažādas sociālas tīklus. Ceturtais solis – SMU darbībā. Tas ir dažādas dalības, dažādas pasākumos, piemēram, cits bazārs, reģionāls bazārs arī var piedalīties, un arī var piedalīties citas konkursos un aktivitātes, kuri piedāvāja jau skolu mācību uzņēmumu. Ja jūs esat skolu mācību uzņēmums, jums arī ir papildus dažādas aktivitātes. Ja? Piektais tas ir sacensības un konkursi. Nākošais SMU fināls, jauno uzņēmumu dienas Latvijā. Dažādas starptautiskas komandas arī piedalījās starptautiskas cits bazāra pavasarī.
Un pēdējais solis, tas ir mācību gadā noslēgšana, ja, SMU likvidācija. Tas ir ļoti svarīgs moments. Jums jāizpildiet anketu, atsūtīt Junior Achievement, un tad jūs dabūjat SMU likvidāciju. Un pēc tam SMU tad atsūtīt jums certifikātu par SMU piedalīšanu. Šis certifikāts jums palīdzēt iestāties nākotnē augstskolai vai koledžas vai cita kaut kādā izglītības iestādēs. Šeit arī jūs varat redzēt grafiku SMU aktivitātes. Kā jūs redzat, var sākt savu SMU no septembrī. Tagad ir oktobris, var arī decembrī. Tas nav vēlais laiks, ja? Arī līdz novembrī, decembrī, kā es teicu, janvāri arī var izveidot, lai paspētu pavasarim cits bazāram. Ja? Un likvidācija, parasti tas ir mājas. Ja? Jūlijas sākums arī var likvidēt. Kādas iespējas dot jums Junior Achievement skolu mācību uzņēmumu piedalīšanā? Vispirms dot jūsu personālu pieredze, ja dabūt dažādas biznesa skills, ja, apmeklēt dažādas pasākumus, piemēram, jauna uzņēmuma skolu. Drīz būs konference Kīpsalā 8. novembrī. Es piedāvāju jums visiem, kurš grib piedalīties šajā konferencē, jums tikai vajag dot man ziņu, uzrakstiet vārds, uzvārdu un savu e-pastu un atsūtīt uz manu e-pastu, ja caur Moodle sistēmu VSK vai caur e-klasi. Vai arī var rakstīt man WhatsAppā pa manu telefonu 220-80940 un obligāti atsūtiet savu e-pastu. Un es tad rezervēju vietas, ja, un jums būs bilēts. Bilēts ir bezmaksas, tikai vajag reģistrēt bilētu. Ja? Un konference uzdrīksties uzvarēt jau 10. gadu, organizēja tādu pasākumu Junior Achievement, un jums ir iespēja piedalīties. Šajā pasākumā piedalījies vairāk nekā 5000 dalībnieki no visa Latvijā, dažādi skolēni, studenti, ja? Un tur arī ir ļoti interesanti coach cilvēki, kuri dalās ar savu biznesa pieredzi. Ja? Arī ir webināri, uzņēmējdarbības webināri, kuru jūs var arī paskatīties online, un arī ir iespēja piedalīties offline. Ja? Arī, kā es teicu, cits bazārs, gada ir 2 bazāri, Ziemassvētkus cits bazārs un pavasaris cits bazārs. Ja? Arī ir International Student Company festivāls vai startautiskais cits bazārs, un arī ir jauna uzņēmēju dienas Latvijā SMU fināls, un pēdējais tas ir konkurss Eiropas SMU fināls ārzemē kaut pilsētā. Ja? Un arī es gribu jums piedāvāt video materiālus. Daudz ir šajā vietnē jalp.lv dažādas materiālas SMU pieredze. Jūs varat šeit apskatīties, ja? Labas piemēras un video materiāli no cits bazara no pagājušā gada. Un arī ir video materiāls no pagājušā gada konference uzdrīksties uzvarēt. Tūlīt es mēģināšu jums parādīt kaut kādu video. Ja? Ceru, ka būs skaņa. Ja nebūs skaņa, tad es paliku pēc savai prezentācijai mana bloka, kuru Junior Achievement projekts, linku, un jūs varat pati pēc tam paskatīties, ja? Apskatīt. Tūlīt. Es mēģināšu atvērt.
ceru, ka jūs visi dzirdiet un redzēt. Apmēram 250 kompānijas piedalījies cits bazārā. Gribies piedalīties 500, bet izvēlas 250. Ir tāda video, un vēl ir vēl viena video, es jums parādīšu par konferenci. Uzdrīksties uzvarēt, kā bija pagājušā gadā. Kā jūs redzat, ļoti jautrā, ļoti interesanta ir atmosfēra, tad es vēlreiz atgādināju un laipni lūdzam konference Uzdrīksties uzvarēt 2024. gads. Un vēl viena video materiālu, kas vēl ir par SMU pieredzi. Jūs varat apskatīties vietne Junior Achievement, šeit nav nekāda skaņa, tikai rādas, kādas SMU bija izveidota pagājušā gada. Kā jūs redzat, skolēni ražo dažādas produkcijas, dažādas nozares. Tā, pagaidām tas video materiāli ir viss, un tad
Atgriezāmies manai prezentācijai un tūlīt turpināsim, ja? Tā, tālāk, ejam tālāk. Un veidojot skolēni iegūst daudz zināšanas un prasmes. Kādas? Vispirms, zināšanas par uzņēmējdarbību, par pārdošanas prasmi, prezentēšanas prasmi, jūs arī attīstījāt, zināšanas par finanšu analīzi, prasmi plānot savas finanses. Arī prasmi darboties komandā, tas ir ļoti svarīgi šodien, jā, strādāt kopā, nozīmīgus biznesa kontaktus un piedāvājumus, iespēju parādīt savas spējas un prasmes citiem, pieredze ļoti daudzas dzīves jomas, saskarsmē, organizēšanā, ierakstu CV, starptautisku pieredzi un draugus visā pasaulē, dabūt savu peļņu, uzvaras karšu, iespēju iegūt atmaksātu studiju vietu biznesa augstskola Turība un citas augstskolas. Es zinu, ka šajā projektā arī piedalījās daudz augstskolas, tādas kā Rīgas Business School, Stokholmā ekonomiskas augstskola, Rīseba un citi, jā, iestādēs. Arī iespēju iegūt Junior Achievement Latvijas certifikātu, kas dod priekšrocības iestājoties vairākas augstskolas. Arī es gribu pastāstīt mazliet par uzņēmējdarbības eksāmenu, ISP. 11. un 12. klašu skolēniem ir iespēja kārtot starptautisku uzņēmējdarbības prasmu eksāmenu un iegūt Eiropā atzītu certifikātu, kas apliecina uzņēmējspēju kompetences apguvī. Jūs redzat, kā izskatās certifikāts, ja? Ar visiem zīmogiem, parakstiem. Ja? Certifikātu ir atzinušas arī Latvijas augstskolas, un tās skolēniem sniegt dažādas priekšrocības, stājoties augstskolā un izvēloties ekonomikas un biznesa virziena studiju programmas. Starptautiska uzņēmējdarbības prasmu certifikātu ISP varēs saņemt tie vidusskolēni, kas ieguvuši praktisku uzņēmējdarbības pieredzi, veidojot un attīstot savu uzņēmumu Junior Achievement skolu mācību uzņēmumu programmas ietvaros un novērtējuši savas kompetences, aizpildot pašvērtējumu, kā arī nokārtojot teorētisko daļu ISP eksāmenu. Eksāmena interneta vide var izkārtot no 1. māja, un tā ir iekļaut 24 jautājumi. Man liekas, ka jāatbild minimum 19, bet maksimāli 24. Kārtot var no 12. klasē. Un kādi secinājumi vai secinājumus galvenais kopsavilkums mums ir? Ja Latvija ir ļoti mūsdienīga organizācija, kurā palīdz jauniešiem no visa Latvijas īstenot savas biznesa idejas, apmācot uzņēmējdarbības pamatiem. Tā attīstās skolēnu uzņēmējdarbības prasmes un piedāvā dažādas jaunas iespējas, lai jaunieši kļūtu labāk un gudrāk. Avots Junior Achievement Latvija, Latvija.lv, un paldies par uzmanību. Ja jums būs kaut kādi jautājumi, jūs varat droši rakstīt man. Jā, es atbildēšu uz jūsu jautājumus un dodiet man ziņu, uzrakstiet, piemēram, vārdu, uzvārdu un klase, un es gribu piedalīties šajā projektā Junior Achievement izveidojumu. Es meklēju draugus, tad es jums palīdzēšu. Un, ja jūs gribat arī piedalīties konference Kīpsalā 8. novembrī šajā mācību gada, tad arī dodiet man lūdzu ziņu, un es nopirkšu jums biletes. Paldies par uzmanību. Visu labu! Uz redzēšanas!